Jā, labrīt! Jūs atrodaties Ogrē, pie Ogres valsts ģimnāzijas. Šis jums šodien pirmais objekts, un neslēpšu, mēs arī gribam palikt pirmie. Tātad Ogres valsts ģimnāzija būvniecība pabeigta pagājušā gada jūnijā. Mums ir veiksmīgi noslēdzies pirmais mācību gads. Mēs gatavojamies nākamajam mācību gadam. Šī būvapjomā tātad Ogres pašvaldība ir izbūvējusi pilnīgi jaunu skolu, kas ir savienota vienotā arhitektoniskā risinājumā ar sporta arēnu. Tad skolas kapacitāte ir 700 skolēni. Viņi ir paredzēti tieši vidusskolniekiem. Tātad mēs esam izmantojuši šo iespēju veidot vidi vidusskolniekiem kā pakāpiena solu tālāk, lai sekmīgi iestātos universitātēs. Tamdēļ arī šeit šī norāde ir uz universitātēm, kas labi motivē skolēnus mācīties. Kopējais būves apjoms ir 15,000 kvadrātmetri. Sporta arēna, kas ir vienā adresē savienot ar šo skolu, ir izbūvēts vieglietīgs aplis 200 metri, un pa vidu tam ir komandu sportu laukumi, 3 basketbola laukumi izmērā. Tad vienlaicīgi var vieglietīgs visas disciplīnas šeit notikt un arī certificēts šis te iekštelpa arēna, kā arī basketbola sacensības vai citu komandu sporta sacensības. Runājot par ārpusi ēkas, tātad ēka ir, mēs esam parūpējušies par to, lai mums ir gana daudz velo novietnes sektas. Mums ir arī elektrouzlāde, iespējama gan šeit skolas pusē, gan arī sporta ēkas pusē. Iespējami daudz esam saglabājuši arī zaļo vidi un veidojuši patīkamas vietas arī, kur skolēniem atrodoties ārpus ēkas, iespēja pieslēgties pie elektrības, pie USB uzlādēm, un tādējādi radot šo vidi maksimāli ērtu gan skolēniem, gan arī mācību spēkiem. Par energoefektivitāti? Energoefektivitāte tātad ir 44 kWh gadā apkurei. Jāpiebilst, ka ēka ir projektējot, veidotā, ņemot vērā gan izsauļojumu, tā teikt, šeit rietumu pusē jūs redzat, fasādē ir iestrādātas āra žalūzijas, kas darbojās automātiskā režīmā un ir programmējums izmantojot BMS sistēmu. Tāpat BMS sistēmas ietvaros tiek kontrolēta gan temperatūra klasēs, gan CO2 devēji ir katrā klasē. Tāpat arī notiek siltā gaisa atgūšana rekuperācijas gaisapmaiņas ietvaros. Tādējādi maksimāli rūpējoties par šo klimatu ēkā un nodrošinot to ar minimālām izmaksām. Ēkas ir pieslēgts centralizētai siltumapgādei, bet Ogres pilsētā apkuri centralizēti mēs nodrošinām ar šķeldes kurināmo, gandrīz 100% apmērā. Līdzīgi arī ūdens un kanalizācija ir centralizēti pieslēgta. Skolai ir arī neliels apjoms saules paneļu, kas ieiet kopējā elektroenerģijas patēriņa tīklā, līdzīgi arī sportēkai. Iesim iekšā!